nevēlēšanās runāt par kaut ko par mantošanu, nedod Dievs, ja tas kaut kā saistīts ar nāvi, ja kaut kas negatīvs. Šodien viesojamies uzņēmumā Onava un runāsim par uzņēmumu nodošanu nākamajai paudzei. Uz sarunu esmu aicinājis uzņēmuma vadītāju Vilni Onkeli, ģimenes uzņēmumu otrās paudzes pārstāvi, kurš paudžu maiņu piedzīvojis praksē. Esmu bijis iesaistīts Onavā kopš pirmās dienas, kopš 94. gada, kad mēs uzsākām ar puķu sēkliņām. Un sarunai pievienosies arī Anete Pajuste, Baltijas ģimenes uzņēmumu institūta vadītāja, kur ikdienā strādā ar ģimenes īpašumtiesību un pārvaldības jautājumiem paudžu maiņas procesos. Šajā epizodē runāsim par to, kā pieņemt gudrus lēmumus paudžu maiņas brīdī. To vajag taisīt before it's getting personal. Kad uzņēmumu atstāt ģimenē, Veiksmīgi attīstās ilgtermiņā taisni ģimenes uzņēmumi. kad vērtīgāk piesaistīt ārēju vadību vai apsvērt pārdošanu. Arī nav vēlme kaut kāda iemesla dēļ būt par labiem īpašniekiem, tad ir jādomā par pārdošanu. Un nemazāk svarīgi, kā nošķirt ģimenes un uzņēmumu lomas, lai lēmumi būtu ilgtspējīgi un neradītu nevajadzīgus konfliktus. Sveiki, Anete un Vilni! Anete, man pirmais jautājums tev. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas uzņēmējdarbību kopumā, kā tu raksturot šo brīdi? Vai Latvija šobrīd piedzīvo paudžu maiņu kā tādu lielu pagrieziena punktu? Un cik gatavi tam reāli ir Latvijas uzņēmumi? Nu, pilnīgi noteikti, jā, šobrīd mēs redzam šo paudžu maiņu, jo uzņēmumi ir sākušies 91. gadā. Šobrīd tā uzņēmēja paudze, kas sāka, ir tuvojas pensijas vecumam, tā kā nāk šis vilnis ar uzņēmumu paudžu maiņu. Un to, ko mēs redzam praksē Latvijā, varbūt šī paudžu maiņa kopumā ir nedaudz zemāka nekā pārējās Baltijas valstīs, un bieži no sarunām izvairās par pēctecību. Un, diemžēl, šeit tad redz arī to kā kaut ko negatīvu, nekā kā iespēju ilgtermiņa attīstībai, bet redzam arī vienlaikus pozitīvas tendences, ka tajos uzņēmumos, ar ko mēs runājam, ka šī otrā paudze bieži ir ar lielu pienākumu apziņu, tā kā ir ļoti liela cerība, ja, un īpaši, ka uzņēmumi ir varbūt kādā krīzes situācijā vai kādā izaicinājuma priekšā, tad šī otrā paudze nāk un darbojas, kaut arī varbūt ir strādājis citos uzņēmumos, šī otrā paudze nāk un iesaistās. Tas rada labu pamatu. Un salīdzinājumam Lietuvā mēs redzam ļoti aktīvu izglītoties vēlošu otro paudzi. Viņi organizējas, ir jau vairākas 10 ģimenes konstitūcijas, un savukārt Igaunijā ir spēcīgs institucionālais atbalsts. Mēs redzam, ir šie uzņēmumu tīkli, un arī ir valsts atbalsts, ir tā kā valsts līmeņa iniciatīvas. Un Latvijā šis virziens nostiprinās un ir pozitīvas iezīmes, bet vēl daudz darāmā. Tu jau pieskāries šeit emocionālajai sadaļai, un mēs bieži dzirdam, ka paudžu maiņu biznesā dati ir tā vienkāršākā sadaļa un sarežģītāks ir šis attiecība un emocionālais fons. Tavuprāt, kāpēc uzņēmuma dibinātājiem ir tik grūti iziet ārā no biznesa un palaist šos grožus vaļā, un kas tur patiesībā, tavuprāt, slēpjas? Tās ir bailes, viņu identitātes zaudēšana pēkšņi, pieredums, atbildība. Kāda ir tava novērojuma? Nu jā, tas droši vien, ka ir individuāli, bet tas, ko mēs redzam un jūtam, ir, ka ir, varbūt tas tāds kulturāli, ja, ir tā kā nevēlēšanās runāt par kaut ko par mantošanu, nedod Dievs, ja tas kaut kā saistīts ar nāvi, ja kaut kas negatīvs, ja kaut arī, teiksim, Amerikā un citur, ja tā ir tāda ikdienas lieta, par to mēs runājam, tas nav nekādā obligāti saistīts tur ar nāvu vai kādu miršanu, ja. Varbūt tas kulturālais, ja tas ir viens, ja, kad to runāšanu par pēctecību saistā ar kaut ko negatīvu, ja? Bet daudz atkal to izmanto kā iespēju. Ja? Un tad ir, arī ir ārzemēs tas ir pētījumi taisīti, kur saucās tas princa Čārlza sindroms, ja? Kad ir tā kā otrā paudze jau ir gatava, ja? Bet tā pirmā paudze kā vēl nav gatava nodot, un tad nodot tos grožus, un tad varbūt arī bieži ir, kad nesagaida, ja? Ka tā otrā paudze ir gatava, bet pirmā paudze nav gatava nodot un aiziet
aiziet citā virzienā, un tad pirmā paudze gribētu piesaistīt, ja, bet otrā paudze jau ir aizgājusi pārāk tā no tā uzņēmuma. Nu, tā kā dažādi. Un arī tas, kad ir jāstrādā pie tā, noteikti pirmai vai iepriekšējai paudzei ir apzināti jāstrādā pie šīm vērtībām, pie vērtību veidošanas, pie tā, ka uzņēmums ir saistīts arī ar kaut ko foršu, ar interesantu. Ja, mēs arī nesen satikos ar Zviedrijas Bonieru ģimenes 6. un 7. paudzi, un viņi tērē miljonus eiro gadā šādiem pasākumiem, saliedēšanās, izglītošanās, nākamās paudzes iesaistīšanas pasākumiem jau ļoti agrā vecumā, lai viņi tā kā sapazītos savā starpā un lai tas būtu kaut kāda pozitīva asociācija. Tā kā, tur ir arī darbs jāiegulda, lai tas notiktu, ja, šī iesaiste. Vilni, tu esi piedzīvojis šo paudžu maiņu pēc praktiski. Un man jautājums tev, vai tu atceries konkrētu brīdi vai situāciju, kad tu saprati tā, tagad ir mans laiks, es ņemu uzņēmumu grožu savās rokās. Kas bija tie signāli? Jā, es domāju, ka mana situācija nedaudz savādāk ar to, ka es jau esmu bijis iesaistīts Onavā, ģimenes uzņēmumā kopš pirmās dienas, kopš 94. gada, kad mēs uzsākām. Ar puķi sēkliņām tas sākums mums bija sācies, un es jau darbojos līdzi. Un būtībā gan sortimenta ziņā esmu bijis iesaistīts no pirmās dienas, gan arī teiksim, komunikācijā ar partneriem, teiksim, piegādātājiem, gan arī vēlāk, jau 2000. gadu sākumā, kad vēl aktīvāk iesaistījos Onavas teiksim, darbos, kad mēs teiksim, paplašinājām šo mūsu piedāvājumu ar jaunstādēm un tam līdzīgi, tad taisni šī mana iesaiste bija krietni liela, teiksim tā, intensīva, jo kāpēc? Jo ar teiksim, komunikāciju ar piegādātājiem tas bija tas mans arī liela sadaļa. Un laikam ejot, ap 2012. gadu, 15. gadu, kad jau tas viss jau bija ļoti intensīvs, tad, manuprāt, pienāca tas brīdis, kad tā ikdienas operatīvā darbošanās no manas puses bija tiešām intensīva. Un savukārt manas mammas, Anitas teiksim, zināšanas praktiskās par puķiem, kas viņai ir bijusi to laiku, neapšaubāmi jaudīgākās, ja varētu tā teikt. Tad tajā brīdī es sapratu, kad es vēlos augt, es redzu, kā var augt, kā var intensīvāk šīs lietas darīt, un līdz ar to tad bija šis brīdis pienācis, kad es sapratu, kad mēs varam vairāk, mēs varam, teiksim, efektīvāk darboties uzņēmumā. Un es, kā saka, izrādīju šo gatavības brīdi. Un tas, protams, manai mammai, kas ir būtībā sociālisma cilvēks, bērns, dzīvojis tajā, teiksim, sociālisma iekārtā. Viņai tas bija pavisam kaut kas jauns, šis, teiksim, kapitālisma normālās darbības, ko Anete jau minēja, kā tas notiekās normālā vidē, un es ticu, ka tā arī būs uz priekšu attīstīts. Bet, protams, mēs bijām tur, kur bijām, un tas lēmums nebija viegls no manai mammai, teiksim, uzticēties pilnībā man, kaut arī ikdienā es to reāli visu darīju un jau vadīju savā ziņā Onavas uzņēmumu. Tāpēc es teiktu, man nav tāds klasiskais pārņemšanas situācija, bet tā. Bet, kaut kāds gads, 2 bija šis brīdis, kad bija jāizšķirās un to jāsaprot. Un es domāju, ka atskatoties tagad šos pilnus 10 gadus atpakaļ, kad šis process norisinājies, kad visi var būt apmierināti un, kas saka, pozitīvi uz to raugās. Un tā. Pārņemt uzņēmumu vadību nav tikai saņemt atslēgas. Kādi bija tie pirmie soļi, ko tu veici jau kā uzņēmuma vadītājs, un kas mainījās tavā domāšanā, vai noteikti bija kādas izmaiņas arī ģimenes savstarpējās attiecībās un tavā ikdienā? Tās izmaiņas, protams, man radās tāda brīvības sajūta. Protams, tā bija tā brīvības sajūta no tā brīža, līdz ko šīs te uzņēmumi
daļas, un attiecīgi šis amats bija man. Un, teiksim, manai ģimenei kopā ar sievu, ar Lindu. Un, tā brīvības sajūta, un tas deva vēl plašākus spārnus. Jo tās iestrādes, kas bija līdz tam, viņas jau bija, neapšaubām, un tas bija tas inputs, ka varēja tos plašos spārnus izplest, tā teikt, un varēja sākt lidot. Jā, tajā brīdī. Es pieņemu, ka bija arī liels atbalsts no mammas, redzot to, ka tev izdodas un sajūtot šo tavu brīvību un šo te domu un mērķu lidojumu. Vai tas arī bija realitātē? Es domāju, ka tā bija. Un tas lepnums un gandarījums, ko es domāju, var just tik viens ģimenes uzņēmuma vadītājs, ja viņš nodod šo savu loloto. Es saku, bērnu, Onava ir mans 3. bērns, aiz 2 meitām, kad viņš gandarījums sajūt neapšaubām, ka tas uzņēmums attīstās tālāk un tikai veiksmīgi viss attīstās. Protams, ka tā ir. Cita lieta ir reizēm, ka mums kā latviešiem mentalitāte ir varbūt tāda piezemētāka, teiksim tā, ka tas nav tā, teiksim, tieši teikts, jā, bet es domāju noteikti, ka tas gandarījums sajūta noteikti arī ir. Un es to vismaz jūtu, un es domāju, tā arī ir. Vilnim ir tā pozitīvā pieredze, bet Anete, kā tu redzi, kas ir tās sarkanā karoga situācijas? Nosāka viņas tā, kurās tu redzi, ka šī pārmantošana būtu smagnēja, un kas tiek ignorēts visbiežāk, tavuprāt? Es teiktu, ka ignorēts tiek tieši tā runāšana, ja, ka varbūt tā kā saulaicīga spēles noteikumu izrunāšana, ja, tas ir tas grūtākais, kad to novāk pārāk ilgi, ja, kad neizrunā šo spēles noteikumus. Un tas, ko mēs parasti iesakām, ir, ka kaut vai apsēsties pie galda un runāt par šiem. Nav jātaisa tur liels dokuments ar daudzām lapām, bet tur uz 2-3 lapām to tādu ģimenes konstitūcijas uzmetumu, par īpašumtiesībām, par vērtībām. Sāk pats pirmais punkts par vērtībām, tad par īpašumtiesībām, par pāriešanu, kurš kādā situācijā var dabūt amatus uzņēmumā, un tie spēles noteikumi ir jāizrunā, kas mums ir svarīgi, kāda ir misija, vai mēs gribam augt, vai mēs gribam kontrolēt, vai mēs gribam likviditāti un dividendes, ja? Un tīri uzlikt uz papīra, ja? Un to izrunāt, ja? Tas ir pats galvenais, un arī bieži varbūt vairāk tā kā domā par kaut kādām juridiskām lietām un transakcionālām lietām, ja? Bet tieši šīs otrās paaudzes emocionālā audzināšana, varbūt nes pat lielāku to atdevi, jo nevar cerēt, ka pēkšņi tur 18 gados tur cilvēks būs gatavs un pārņemt uzņēmumu, ja viņš pirms tam pilnībā nav ar šīm vērtībām dzīvojis. Un tas tajos veiksmīgajos uzņēmumos mēs redzam, ka par to tiek laicīgi runāts. Es tieši gribēju jautāt šajos dokumentos, cik liela sadaļa ir šī juridiskā puse un cik liela ir, kā tu minēji, vērtība, nodošana, kaut kādas emocionālās šīs sadaļas. Jā, tā ģimenes konstitūcija Viņi taisa kā juridisku dokumentu, bet, piemēram, Amerikā pārsvarā tas nav juridisks dokuments, tā ir iekšēja, tāds iekšējs nospēles noteikumu atrunāšana, un tad jau daļas no tām var taisīt juridiski, piesaistīt juristu, teiksim, īpašumtiesības, kas kurā brīdī, tur sadaļas no tā var būt arī juridiski dokumenti, kas tā kā, kad ir vienošanās savā starpā, un tas svarīgais punkts, ko man ļoti patika arī vienā konferencē sen atpakaļ teica, ka to vajag taisīt before it's getting personal. Pirms tas ir tā kā kļuvis personiski, nevis tāpēc, ka mēs gribam tur kaut ko darīt ar mūsu destruktīvo un slinko brālēnu, bet kad nav problēma, kad viss ir kārtībā, bet mēs tos noteikumus domājot jau par nākotni pamodelējam, kas kurā brīdī ir varbūt zina, tas C un A lielais veikalu ķēde Vācijā. Viņiem, piemēram, noteikums, ka
ka kāds no īpašniekiem aiziet, viņi šīs daļas atpērk uzņēmums atpakaļ. Un nākamai paaudzei, ja viņi grib būt īpašnieki, viņiem ir jānopērk atpakaļ. Ja viņi dabūna mantojumu, bet viņi nopērk atpakaļ tās daļas. Ja? Jo tie modeļi ir dažādi. Ja? Un galvenais ir mierīgos laikos par to izrunāt. Un saulēcīgi plānot. Saulēcīgi, jā. Pirms tas ir kļūst personiski. Jā. Šis ir ļoti labs komentārs, manuprāt. Cik bieži tu redzi situācijas, kur šī vēlme, kad gribam šo uzņēmumu saglabāt ģimenē, nonāk pretrunā ar to, kas patiesībā būtu labākais uzņēmuma nākotnē? Jā, par to ārējo vadītāju piesaistīšanu, man liekas, ka par to ir jebkurā brīdī, ja, tur vērts domāt, ja, ka varbūt, ka šie ģimenē ir iekšā ir labi un tā kā piemēroti vadītāji, bet varbūt ir kāds, kas no ārpuses. Ja? Un tā kā principā par to var jebkurā brīdī domāt. Un praksa rāda, ka tie veiksmīgie pasaules ģimenes uzņēmumi, viņi ap sevi pulcina ekspertus, profesionāļus, ja, ne tikai ģimenes locekļi. Viņi mācās no viņiem, ja, un viņi tā kā nebaidās piesaistīt ārējus cilvēkus. Ja, bet situācija, kad varbūt kad nevajag atstāt, tad šajā ģimenes uzņēmumā ir, kad nodot tālāk ģimenē, ja arī nākamā paudze pilnīgi nav gatava būt arī īpašnieki. Ja, nav jābūt vadītājiem, ja, bet ja arī nav vēlme kaut kāda iemesla dēļ būt par labiem īpašniekiem, ja, tad ir jādomā par pārdošanu. Ja? Bet pārsvarā jau nav obligāti strādāt uzņēmumu, bet arī par šiem īpašniekiem veiksmīgi uzņēmumi māca to nākamo paudzi. Ja? Jau viņi, ko tas nozīmē būt par labu īpašnieku, ja? Kādas ir pienākumi, ja? Un kāda ir atbildība, un ieliek to vērtību, ka jā, mēs esam turīgi, ja? Un tas ir forši, bet turībai līdzi nāk arī atbildība. Ja? Un tas parasti ļoti labi strādā. Ja? Manuprāt, šis ir ļoti labs aspekts, ko tu mini, jo tas ir tas prasmju kopums, ko nevienā augstskolā neiemācīties. Tad tiešām tā ģimene ir kā savā ziņā laba dzīves skola, kas jau ieliek saulēcīgi šīs vērtības. Bet Vilni, kā jūs ģimenē atradāt līdzsvaru starp šo mēs tā vienmēr esam darījuši un darīsim turpmāk, un nē, mēs darīsim citādi? Vai tu varbūt atceries kādu simbolisku lēmumu vai aktivitāti, ar kuru sākās šī tava ēra Onavā? Tāds, kā jau minēju, jā, es šī aktīvā darbošanās jau arī līdz tam, pirms es pārņēmu, uzņēmumu, bet ko es varētu tā teikt, kas vairāk ieskicē šo manu vadību, ir tas, kad mēs sākam strādāt efektīvi. Tas efektīvi, jo kāpēc? Jo, protams, mēs vēlējamies augt, mums tas sortiments aug, un lai mēs tiktu kvalitatīvi ar visu, kas ir galā, lai tas servis uzbūvētais vairs nezaudētu to kvalitāti un tam līdzīgi, tad mums bija jāsāk strādāt efektīvi. Tas nozīmē nevis tikai ātri, vai iedot divas lāpas, lai rūk, bet, protams, no uzņēmuma puses tika investēts rīkos dažādos. Ja attīstījām dažādas programmas, pielāgojuma programmas. Varu minēt, ka 2009. gadā tas gan bija jau. Tad mēs Onavas mājaslapu izveidojām, kas mums ļoti būtiski atvieglo ikdienas darbus, jo mums visi pasūtījumi nāca no tā brīža iekšā caur mājaslapu, kas ir ļoti ērti un efektīvi. Vāciešiem, saviem draugiem, partneriem to izstāstot, viņi saķēra galvu, kā var būt, kad tajā laikā izmanto internetu mājaslapas un veid šos pasūtījumus. Kaut kas tāds viņiem, prātam, neatverams. Un tikai tagad, pēc cik gadiem, viņiem parādās tādas normālas mājaslapas, kurā viņu klienti var, veikt tos pasūtījumus. Bet, Latvijā mēs jau esam bijuši jau tālu priekšā viņiem tajā ziņā un aktīvi izmantojam. Izveidojam speciālu programmu, kas mums palīdz noliktavā strādāt, kas mums palīdz komplektēt pasūtījumus daudzos. Arī, bez kļūdām, un arī, loģistikas programmatūra, kas mums palīdz pa visu Latviju un pa Baltiju nedaudz arī veikt un plānot šīs piegādes. Bez tā visa, veicot to visu manuāli, tad ir ļoti liels, kļūdas faktors pastāv, un, attiecīgi, to mēs nevaram atļauties, tā. Tā kā šis efektīvais darbs,
tas bija tas pavērsiens, jā, un tas iet kombinācijā, protams, ar daudzām idejām, kādu vēl sortimentu mums jāpalielina, lai mēs būtu interesanti šim te mūsu klientam, dārzniekam, puķu audzētājiem. Es tieši gribēju jautāt, manuprāt, tā efektivitāte atbrīvo citus mentālos resursus, jaunu ideju bīdīšanai, bet droši vien tur arī bija kāds finansiāls iegūms. Vai tas atspoguļojas arī izmaksās vai apgrozījuma kāpšanā, jaunu klientu piesaistē? Es domāju, ka viennozīmīgi tas tā ir, jo principā ar tiem esošiem resursiem, kas mums Sonavā strādāja, šo kolēģu skaits faktiski ir saglabājies 10 gadus, ja mēs runājām par biroju darbu, bet šo 10 gadu laikā mēs esam desmitkārtojuši apgrozījumu. Līdz ar to tas ir rādītājs tam, ka tos pašus darbus var ar programmu palīdzību var veikt, var tikt galā, un tas ir taisni šo rīku pienesums. Kā viennozīmīgi, jā, šis arī ir finansiāli izdevīgs gājiens. Manuprāt, šobrīd viena no aktuālākām tēmām, protams, ir mākslīgais intelekts. Un šeit tu ar savu atbildi pierādi to, ka ir viennozīmīgi tikai ieguvumi šādus rīkus ieviest ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tas ir vēl pieejamāk šobrīd kļuvis un tiešām šo finansiālu ieguvumu gūt, saglabājot savu komandu, bet atbrīvot viņai resursus citām darbībām. Bet kas tev personīgi bija visgrūtākais? Komandas uzticēšanās, ģimenes emocijas, autoritātes varbūt pierādīšana vai varbūt kas cits, un kā tu tam tiki cauri? Es teiktu, visgrūtākais bija tomēr gūt šo te uzticību no mammas, kad lūk, viss būs kārtībā, uzņēmumā viss būs kārtībā, tikšu galā, esmu gana pieredzējis un saprotu, ko daru. Es teiktu, ka tas bija grūtākais moments manā gadījumā, un redzot to, uz priekšu projicējot, man ir jau tāds liels gandarījums par savu vecāko meitu, kad viņa neapzināti, nepiespiesti jau ir izvēlējusies savu nākotnes tādu virzienu, mācīties par dārzkopību Holandē. Un man par to ir liels prieks. Un es zinu, ka es noteikti viņu atbalstīšu un virzīšu, bet jā, un līdz ko viņai būs šī gatavība un tā vēlme, tad es vismaz patreiz saku, ka nebūs nekāda problēma viņai pēc 20 gadiem nākt vai manā, vai Lindas vietā, vai kāda cita vietā, jo, manuprāt, tas ir pats labākais, kas var būt. Tātad pēstniecība jau ir nodrošināta? Pēstniecība tiek drošināta. Meita var šo epizodu pieglabāt un izvilkt ārā konkrētā brīdī sarunas, ja? Jā. Bet, ja tev būtu jāpasaka viena universāla mācība, varbūt ne tikai ģimenes uzņēmējiem, bet jebkuram cilvēkam, kurš pārņem atbildību, tad kāda būtu šī mācība vai atziņa? Jā, šī atziņa, protams, no manas personīgās atziņa darīt pēc iespējas to vieglāk. Tas nozīmē neskatīties tik daudz uz tiem skaitļiem, tu rēķināt un domāt, bet vairāk noticēt sev, savai idejai, savai vīzijai par to preci, par to produktu un ņemt tā vieglāk un ilgtermiņā skatoties. Skaties ilgtermiņā. Man tā ir bijis, un tāpēc es kaut kādas tādas grūtības vai šaubas vai tādas, man īsti nav bijis, jo es tā idejās ticējis no pirmsākumiem par puķiem, tā teikt, par ziedošu Latviju. Un jā, tas tāds. Paldies, Vilni. Es turpināšu jautājumiem Anetei. Kādi ir pirmie soļi, ar kuriem jāsāk uzņēmuma pēctecības plānošana? Kas ir tā praktiskā sadaļa? Jā, es arī atkārtošos, bet pēctecība jāsāk ar šo atklātu izrunāšanu, ja, par vērtībām, par mērķiem, kāpēc uzņēmums tiek nodots, un arī par šo ģimenes konstitūciju vienkāršo, un te varbūt es arī varu tos 7 jautājumus pieminēt, ja, konkrēti par ko iekļauj ģimenes konstitūcijā, un tad pirmais ir vērtības, otrais ir misija un mērķi, ja, vai tā ir izaugsme, likviditāte, kontrole, trešais ir attieksme pret naudu un atalgojumu. 4. ir pēctecība.
5. iesaisti uzņēmumā, ja, kam ko tiek sagaidīts. 6. ir īpašumu tiesību izmaiņas un 7. strīdus risināšana. Ja, tā kā to izrunāt, ja, savā starpā. Un, protams, arī tad nākamais solis izrunāt šīs potenciālās nākotnes lomas, ja, nekad negaidīt to perfekto brīdi, bet ātrāk sākt par to runāt. Un arī ģimenes uzņēmuma institūta vārdā, ja, noteikti vēlos aicināt ģimenes uzņēmumus uz mūsu ikgadējo konferenci, kas šogad notiks Tallinā 15. un 16. jūnijā, kur ļoti koncentrētā veidā var iepazīties ar šiem jautājumiem, dabūt praktiskus rīkus, runāt ar citiem uzņēmumiem, ka tas, man liekas, tādas nepilnas 2 dienas, ja, kur ļoti labi var šos pirmos soļus saprast, par ko stāsts, ja, jo cilvēki, kas atnāk, ja, tur vienmēr man liekas, ka mums tādas problēmas. Nē, bet tā kā tur ir daudziem un ir rīki un veidi un galīgi tas nav unikāls un visā pasaulē, ja šie ir nebeidzami jautājumi, ja, par pēctecību, par pārvaldību, ja, ne tikai par tā kā uzņēmumu nodošanu nākamai paaudzei, arī par labu pārvaldību, ja, tā kā šie ir jautājumi, kas nekad nebeidzas un tur ir rīki un praktiski veidi, kā to labāk darīt. Jā. Es saprotu, ka šo pirmo soli var veikt nepiesaistot citu speciālistu, bet šos tavas nosauktās 7 sadaļas vienkārši salikots papīra. Kas ir tas nākamais? Tur ir pieļauju, jāpiesaista juristi vai kas ir tie citi veidi speciālisti, kurus tad mēs kā ģimenes uzņēmums, esam sapratuši, tagad nododam grožus jaunākajai paaudzei. Kas ir tie citi speciālisti, kurus mēs piesaistam jau nākamajā solī? Jā, pirmais solis noteikti ir labāk izrunāt pašiem, ja, jo, tā kā, ja var, ja, protams, ir situācijas, kad ir varbūt kaut kādas konflikta situācijas, un tad ir vēlams piesaistīt mediātoru, ja, profesionālu, ja, kas, teiksim, var tā kā racionāli un bez emocijām šo sarunu novadīt, ja, bet visbiežāk jau tās pirmās lietas var paši izrunāt, un tad jau tālāk nāk, juridiskie jautājumi, ja, tad tur var kaut kādas, teiksim, īpašumtiesības sakārtot, ja, kas, mantojumi vai nodošanas nākamai paaudzei, kas kur daļas saņem, ja, kāds ir, teiksim, šie vēlmes, ja, par to, vai otrā puse saņem automātiski daļas vai nē, ja, vai tikai, piemēram, vienā uzņēmumā tur ir juridiski atrunāts, kad vadītājs vai tas valdes priekšsēdētājs ir tikai no ārpuses. Ja? Tā kā tas jau ir kurā paaudzē, tā viņiem ir izrunāts. Un tad arī var, bez juridiskiem jautājumiem, tad arī, protams, nāk, ja uzņēmums tiek pārdots, ja nav tā nākamā paudze, tad ir šis likviditātes gadījums, ja, un tad ir kaut kur jāiegulda. Ja? Tad arī, protams, ir tāda investīciju finanšu jautājumi, vai ja ir liels uzņēmums, tas var būt viens ģimenes, tas ģimenes office iesaucamais, vai ieguldīt šo naudu vairāku ģimeņu ofisā, vai tā kā citos uzņēmumos, ja šur, tajā brīdī nepieciešama šī finanšu profesionālā palīdzība, un, arī, ja vēlme piesaistīt vadītājus no ārpuses, ja, tad, tā kā šāda veida konsultanti arī, ja, tā kā var iesaistās, ja, noteiktos brīžos sameklēt, ja, tos profesionālos vadītājs ir tāda nepieciešamība no ārienes. Es pieņemu, ka šie ārējie speciālisti arī varētu palīdzēt situācijā, kur uzņēmumā šie potenciālai vadītāji, bet mantinieki ir vairāk. Pieņemsim, nezinu, dēls un meita, un abi ir gatavi startēt. Tad kā vienoties ģimenē, kurš tad būs šis uzņēmuma vadītājs? Jā, tas ir vislabākā situācija, ko es runāju. Pirms tas ir personiski, ir izrunāts, ja, ka parasti tas tiek jau tā kā uzņēmumi, ka vairākās paaudzēs, ja ir šī nominācijas komiteja, ja, kur tiek atrunāts, kādiem ir jābūt kritērijiem, lai tu būtu kļūt par vadītāju. Ja, un tas bez personiskiem iemesliem, kādas zināšanas, kādas prasmes, kāda pieredze ir vajadzīga, lai kļūtu par vadītāju. Un daudz uzņēmumu arī, piemēram, taisa atvērtus konkursus, ja, gan ir ģimenes locekļi var pieteikties, gan arī ārējie vadītāji. Ja, un tad izstrādā, tur var palīdzēt tie HR konsultanti jau izstrādā to
kopumu, ja, prasmi kopumu, ko konkrētajam vadītājam, kas ir nepieciešams, un tad ģimenes loceklis, meita vai dēls vai kāds no malas ir vienkārši viens no kandidātiem, un tad viņi izvērtē. Uzvar labākais. Uzvar labākais, jā, tieši tā, neatkarīgi no uzvārda, bet no prasmēm, jā. Bieži arī ģimenes uzņēmumos ir tas noteikums, ka jāpastrādā ārpus, jā, kad ir jāiegūst tā pieredze un varbūt zināšanas un spēja sev pierādīt ārpus kādā citā uzņēmumā, ja, un tad tikai nākt atpakaļ. Citiem atkal ir tas, ka sāk no mazām pozīcijām, ja nevis pieredze no ārpus, bet no pašas apakšas, ja, tur iziet cauri visādām funkcijām un tādā veidā iegūst to cieņu un uzticību no darbiniekiem. Jā. Tā kā modeļi dažādi, ja, katram ir savs jāatrod. Jā. Jāatrod, kā arī ir tas teiciens, strādā. mēs esam redzējuši vienu ģimenes uzņēmumu, mēs esam redzējuši vienu ģimenes uzņēmumu. Jā, tā kā tur ir, protams, kaut kādas iezīmes, bet jā, katram tās situācijas ir dažādas. Kā atpazīt, ka jaunākā paudze ir patiesi gatava uzņēmuma vadībai gan motivācijas ziņā, gan šajā kompetences ziņā? Jā, man liekas, ka galvenais ir tā spēja uzņemties atbildību, jā, ka, protams, ka arī ka ir izglītība atbilstoša un kā saka, ja autoritāti nevar mantot, tā ir jānopelna, ja, ka ir šī cieņa no pārējiem darbiniekiem, un to arī tie veiksmīgie pasaules uzņēmumi, kas arī tur daudz kur stāsta un runā par sevi, tas īpaši izzīmējās, ka viņi ir tādi ļoti piezemēti, ja tie nākamās paudzes, ka viņi ar tādu cieņu, ar tādu pazemību ir gājuši iekšā šajā uzņēmumā, sakot, jā, ka viņi mācās no pārējiem, ja, ka tas ļoti jūtams ir, jā, ka viņiem ir tāda piezemēta tā attieksme, nevis tāpēc, ka jā, man ir tāds uzvārds un es te esmu boss, ja, bet ka viņi iet un viņi mācās un tādā veidā arī to cieņu iegūst. Un arī tas pozitīvais, ja, kas, runājot par to, kad ir gatavs, ja ir tā atbildība, ja, un bieži to nākamo paudzi motivē pat arī, man liekas, forši es dabūšu bagātību, jā, viss beig forši, jā, bet tieši bailes no tā, ka, nedod Dievs, manā paudzē šis uzņēmums aizies pa burbuli, jā, tā ir liela atbildība, jā, un ko arī viņi tā, ar šo atbildības lielo sajūtu arī nes, jā, jo, tā kā es negribu, lai man paudze, jā, ir, tā kā, tā ir forši, jā, un turība un tā, bet arī liela atbildība, jā, kas nāk līdzi šo Vilnis māja ir galva. Tev ir ko piebilst šajā jautājumā, cik smagi tas ir šī apziņa, ka es tagad esmu atbildīgs un nedodies šo uzņēmumu, kaut kas notiks manā vadības laikā? Protams, tā atbildība ir, bet jā, kā jau arī minēju, tad kaut kā, es domāju, manī ir saglabājusies tāda veselīga tāds līdzsvars par to, kad tā mēģināt tā vieglāk tam iet un kā saka, šīs idejas ir daudz. Jā, bet uz to naudu tā tik ļoti nefokusēties uz to bilanci, uz to rādītājiem. Ok, skaidrs, viņiem jābūt pozitīviem un tas viss fine, bet tomēr es domāju, ka tās idejas, kas tiek ģenerētas un attīstītas, un tas ilgtermiņa ceļš, ka tas stāv pāri tam visam. Un man kā uzņēmuma vadītājam ir tas pienākums un tā misija, kā saka, novest to komandu līdz tam ilgtermiņa redzējumam. Un ja es to varu, kā saka, vieglāk iznest, tad es domāju, tad viss ir kārtībā. Un es, kā saka, esmu otrajā paudzē uzņēmums. Protams, ja mēs skatāmies, nav liels, ja tas, teiksim, mazais uzņēmums ar 3 miljonu apgrozījumu, ja, bet redzēs, kā būs pēc 5 vai 10 gadi, jā, varbūt kaut kas būs mainījies. Bet, ko es vēl gribēju piebilst par to ģimenes uzņēmumu atbildību un to veiksmīgo faktoru, tad taisni Onavas piegādātāji ir no Vācijas, Francijas, Spānijas, Itālijas un tā tālāk, bet veiksmīgi attīstās ilgtermiņā taisni tie ģimenes uzņēmumi. Un visi tie uzņēmumi, kas ir bijuši kā investīciju objekts, attiecīgi viņi pārdod, pārpērk un investoru apvienībā nopērk un īsu laiku, teiksim, strādā un pēc tam pārdod tālāk. Tāds partneris nav interesants, tas ilgtermiņā nav. Un taisni ģimenes uzņēmumi un, teiksim, Onavas galvenais piegādātājs tāds vācu firma Volmarī, arī kura ir jau ar 150 gadu
stāžu, pieredzi jau, un 4. paudzē 70 plus gadi kungam, bet viņš aktīvi darbojās visos operatīvos darbos arī, un tiešām viņš ir arī, teiksim, mans paraugs kā uzņēmums, kur arī šīs visas lietas ir feini sakārtotas, ļoti kvalitatīvs, servis augsts, produkts labākais un tā tālāk. Ģimenes uzņēmums, un es ļoti meklēju un taisnu, lai būtu ģimenes uzņēmums, ar ko, teiksim, sadarboties, ja es izvēlos jaunu piegādātāju. Varbūt es varu papildināt šeit, jā, ka tas tiešām to mēs arī redzam, jā, ka ir svarīgi sadarboties, bet arī, teiksim, ja nav šī pēctecība, jā, ka mēs zinām gadījumu Igaunijā, kad ģimenes uzņēmums nopirka citu ģimenes uzņēmumu. Tām uzņēmumam, ko nopirka, tas bija svarīgi, ka viņš nokļūst tā kā igauņu ģimenes uzņēmumu rīcībā. Jā, tā kā tas arī ir veids, kā, teiksim, arī varbūt jums augt, ja nopirkt kādu, jā, ne tikai organiski augt, bet arī nopirkt citu ģimenes uzņēmumu. Tā kā to mēs arī redzam, jā, praksē. Tas tāds zināms kvalitātes garants, droši vien. Bet Vilni, tu pieskāries vienai sadaļai, par ko es nebiju iedomājusies, par piegādātājiem. Es pieņemu, ka arī piegādātājiem ir vieglāk pieņemt šādu situāciju, kad, kā jūs pats teici, ka praktiski jau uzņēmumu vadīja un ļoti daudz operatīvajā darbībā bija iesaisties pats. Piegādātājiem ir krietni vieglāk šāda situācija, ka viņiem ir skaidrs, ar ko viņiem ir jādarbojas turpmāk. Tur nav cilvēks, kas ir paņemts no āras, kuram maksā fiksētu naudu, kuram tur ir finansiāli interesi primāri, bet tiešām tās ģimenes vērtības un esošā praksa tiek nesta tālāk. Protams, jā, tas ir svarīgi un tas ir viegli, teiksim, strādāt tādā kontekstā, ja šīs vērtības ir definētas, vismaz iekšēji tā, un vienmēr, kad mēs meklējam šos jaunos piegādātājus, tad šī vērtības skala tiek vienmēr salīdzināta. Ir teiksim, sarakstīns, kam tu izēj cauri, un ja šīs vērtības un, kā saka, termiņi viss sakrīt, tad ir ļoti viegli strādāt. Tad tas viss aiziet gludi un veiksmīgi, un, protams, vēl ārpus tā, lai viņš būtu vēlams ģimenes uzņēmums, tam, protams, ir jābūt šiem pārējiem kritērijiem, lai viņi iekļaujās mūsu kopējā teiksim, vērtību skalā. Tādējādi mēs varēsim veiksmīgi strādāt tālāk, nepievilkt savus klientus, jo tas, kā saka, ienāks mūsu sistēmā iekšā un neizies ārpus šiem rāmjiem. Jā. Tāds. Nākamie jautājumi būs jums abiem. Tā kā viens, kurš ātrāk zina atbildi vai ir ko nokomentēt, varat sākt. Ģimenes uzņēmumos finanses bieži vien ir jūtīga tēma, un privātais sajaucas ar uzņēmuma vajadzībām. Kā sakārtot to tā, lai uzņēmums būtu caurspīdīgs un uzticams iespējams arī investoriem? Es varu atbildēt, jā, teiksim tā, jā. Manā skatījumā tā, ja ģimenes uzņēmumā, ģimenes locekļi, ja viņi visi aktīvi darbojās arī operatīvajos darbos, tur tas, protams, ir tādi brīži, ka tas vairāk, teiksim, saplūst kopā tas ģimenes finanses ar šo uzņēmumu, bet, protams, tas ir pakārtot, jo tas virsmērķis šā vai tā paliks, tas ilgtermiņa ceļš, ilgtermiņa mērķi, kas jāsasniedz, un attiecīgi tas finansējums tiks nodrošināts, lai atrasts caur idejām, caur jauniem iestrādēm, lai būtu, teiksim, sasniegts. Par to, ko tu minēji tikko šajā jautājumā, ka, lai būtu šīs finanses būtu pārskatāms un līdzīgi, tas, protams, ir tajā brīdī aktuāli, kad ir jāpiesaist kāds investors vai, nedod Dievs, ir jāpārdod uzņēmums, ko es nevaru, protams, iedomāties. Ja? Tad, protams, tas ir ļoti svarīgi, un tad to vajag obligāti sakārtot, un tas ir jādara. Mēs arī šobrīd atrodamies investīciju projektā, kur jūs piesaistījāt finanšu partneri, ja banku. Tad noteikti tas bija arī viens no brīžiem, un zināma drosme prasīja, es pieņemu, kur šeit dokumenti viss bija jāskata, un finanšu pusē ir jābūt caurspīdīgām pārskatāmai. Šī siltumnīca, šīs objekts, šī mūsu jaunā lokācija, Klintīs, Brīvkalnos, ar skaistu vārdu, Brīvkalnos Klintīs, kur mēs esam dzinuši savas saknes šajā zemē, ko mēs iegādājāmies pirms 6 gadiem ar mērķi, ka šeit mēs varam attīstīties neatkarīgi, patstāvīgi, savā telpā, savā laikā. Ieguvumi tam ir ļoti daudz, un visus pat tā racionāli nevar izsvērt to lēmumu pieņemot.
Bet, jā, protams, šis lēmums bija gana drosmīgs. Paldies Lindai, kas man atbalstīja šajā lēmumā. Paldies Svetbankai, kas atbalstīja un noticēja. Paldies Ladam. Ladā rakstījām projektu, arī pirmā tāda pieredze šāda paliela projekta ietvaros. Un, jā, divu gadu laikā tika uzbūvēta šī siltumnīca un šī jaunā lokācija. Nebija viegli, neapšaubām, palīdzēja arī brāļu komanda, kas man brālis arhitekts, kopā ar draugu būvinženieru birojas arī palīdzēja šo te realizēt. Un izgājām cauri dažādiem aspektiem būvniecības, bet arī, teiksim, to atskatoties. Paldies arī būvniekiem, kuriem mēs kopīgi varējām beigās pieņemt racionālus lēmumus, lai gan brīžiem tie lēmumi nebija īpaši racionāli, bet, teiksim, galā mēs nonācām pie tā rezultātu un par to esmu priecīgs. Drosmi vajadzēja, protams, bet vēl ko šajā sakarā vēlos teikt, kad te mērķiem tādiem jābūt ir. Un te mērķim jābūt ir tāds, kā tu vēlies, un vēl plus lielākam. Jābūt, kā saka, dream big, sapņo lielu, jo tagad jau atskatoties, jau pagājuši sanāk, gads, kad ir jau mēs te aktīvi strādājam dārzniecību, audzējām, es saprotu, fine, bija grūti, bet viss labi, tikām galā. Tā kā vienmēr jāuzdrīkstās, manuprāt, sapņot lielāk, lai tu varētu ātrāk augt arī attīstīties. Jā. Tāds. Anet, ko tu vari nokomentēt šajā jautājumā par finansēm par uzņēmumu caurspīdīgumu? Jā, man liekas, ka pirmais ir tieši apzināties, ja šīs pozīcijas skaidri noteikti, varbūt, nezinu, tur reiz gadā vai reiz 2 gados apsēsties un saprast, kuras ir šīs, teiksim, papildus izmaksas, ja, kas ir tā kā, varbūt saplūdušas, ja, vai tā tur ir mašīnas vai laukumāja vai kāds amats, ja, tur ģimenes loceklim, vai atkal ieguvumi, ja, kāds strādā zem tirgus cenas, ja, tā kā saprast, ja, kur ir šie, ja būtu tīri tāds neģimenes uzņēmums, ja, tad kādas būtu tās patiesās izmaksas. Tas tāds veselīgs, man liekas, veselīga darbība, ja to izdarīt tik pa laikam, jo neapšaubām vai kaut kādā piesaistot investorus vai bankas, ja, tas ir svarīgi, ja, tā caurspīdīgums, jo caurspīdīgāk, jo labāk, un jo necaurspīdīgāks, jo zemāka cena vai sliktāk nosacījumi, ja, tas neapšaubāmi, un arī, bieži, ko mēs redzam arī Latvijā, noteikti arī citās valstīs, ja, kad, piemēram, ir vienā sijā ir nekustamais īpašums, otrā sijā ir operatīvā darbība, ja, tad, ja notiek kaut kāds darījums, ja, tad kur ir tas juridiskais ietvers, ja, ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Ja, tā kā tās ir tās praktiskās lietas. Jā, un tad arī, protams, ka šīs kvalitatīvā iziešana, ja, ir svarīga. Ja notiek kaut kāds pārdošanas, ja, darījums, tad, tad šie jautājumi svarīgi. Par to arī ir mans nākamais jautājums. Kā izskatās cieņpilns un veselīgs šis stafetes nodošanas brīdis, jo mazliet iesāki, kam būtu jānotiek psiholoģiski un organizatoriski? Jā, pirmkārt, tai iepriekšējai paudzei jābūt ir gatavai, ja, morāli un praktiski gatavai, bet ja jau ir šie jautājumi runāti ātrāk, ja, tad vislabāk ir, ka notiek pakāpeniski, ja, ka arī paralēli abas paudzes strādā tā kā kaut kādu laiku kopā, ja, un ka šī nākamā paudze pamazām, ja, iegūst šo autoritāti un cieņu no pārējiem darbiniekiem, ja, tas ir visveiksmīgākais. Jā, bet ir arī stāsti, kad pirmā paudze tomēr nevar nodot tos grožus, ja, bet arī ir tādas situācija analīzes, ja, ko biznesa skolā māca, ja, ka tur bija uzņēmums, kur vadība sēdēja tur, teiksim, 5. stāvā, ja, bet īpašnieks sēdēja tur 7. un tad visi darbinieki pēc ieraduma brauc tam 5. stāvam apkārt un prasīja padomu tam 7. stāvam. Ja? Tad tomēr ir jārada šī iespēja, jāļauj kļūdīties. Ja? Tas arī bieži ir, tā kā, ko veiksmīgi uzņēmumi stāsta, ja? Ka viņi tā pirmā paudze teica, ok, zinu, ka būs kļūdas, ja? Bet ka to apzināti ļauj arī, ja?
Ja? Varbūt iedod kaut kādu mazāku nodaļu vispirms vadīt, ja? Ļaut to pieredzi uzkrāt, ja? bet ļaut kļūdīties, ja? Un dot to brīvību, ja? To, ko arī pirms tam minēja, ja? Ka tas ir ļoti svarīgi, ja? Tai nākamai paaudzei sajust to brīvību, ka nav tā, ka man visu laiku kontrolē, ja? Bet es varu kaut kādā ietvarā, ja? Tur pieņemt savus lēmumus un tur pierādīt sevi. Vilni, es saprotu, tev tas notika ļoti dabiski ar operacionālu darbību ikdienā. Jā, tā arī bija jau, ka Aneta minēja, ka es jau biju līdzdarbojies jau no pirmās dienas, līdz ar to tas bija tā brīvības sajūta, bet man patikās Aneta, ko arī minēja, kad šie nākamie paudze arī, kā es esmu jau arī, kā saka, iedomājies, tad, protams, pēc tam gadiem 10 vai nezinu, 15, kad dot šiem jauniem vadītājiem kaut kādu atsevišķu nodaļu. Vadīt kaut kādas, teiksim, definētu konkrētu to tvērumu, par ko viņi būs atbildīga, un tur, lai viņi kļūdās, pēcīšties ar tāpat domāju, lai viņi kļūdās, jo no kļūdām tikai var mācīties tā. Tā tas ir, un tas ir tas virziens, kā attīstīt, bet no visam, man liekas, tāpatās pamatā, lai būtu veiksmīgs stāsts tam jaunajam kolēģim vai vadītājam, viņam tas ir jāpatīk tā joma. Vismaz patreiz šāda mēroga uzņēmumā kā Onava un Elijās, es redzu, ka kurš kolēģis, kurš nāk, viņam tā puķiem ir jāpatīk. Teiksim tā, tam puķiem ir jāpatīk. Un ja tev patiks puķis, tu izdarīsi daudz un ļoti daudz. Ja tev puķis nepatīk, bet tu atnāc, tu saki, nē, man tur patīk tas, ko tu man piedāvāji, izdarīšu visu. Mēs redzam, ka tas tā nav, ka tomēr tāpatās kaut kāds laiks X paiet. Un tās rezultāti, lai sasniegtu, tam kolēģim ir jāpieliek daudz vairāk pūles, kā es esmu iedomājies, un tas ilgtermiņā tāpatās viņš nogurst un nosēžās un tā. Veltamies bieži vien, esam ļoti veiksmīgi savos hobijos. Ja tā ir lieta, kas mums patīk un aizraujas, domāju, ka biznesā ir tieši tas pats, un tas tiešām ir patiesi, ka tev ir jāpatīk tam, ko tu dari. Jābūt deksmei par to, un tad arī tā ir jau pusi no panākumiem. Es pilnīgi piekrītu, jā, un tāpēc esmu priecīgs, kad beidzot Buldurus esmu saticis savu gan dzīves biedri, gan arī Onavas kolēģi Lindu. Un tas ir mūsu hobijs. Mums patīk dārzi, mums patīk puķis, un tas mums ir virzīs cauri. Un šīs idejas daudzās, tas ir tas ideja ģenerators, jo biznesa ir mūsu hobijs un otrādi. Un tas tikai viens otru papildu. Tā arī ir. Tad šeit būtu patiesi tas teiciens, atrodi to, kas tev patīk, un dari to, un tev nebūs jāstrādā vienu dienu. Tātad, Vilni, tu vari pateikt, tu nestrādā. 130% piekrīt šim apgalvojumam, ka tas tā ir. Un ja tas tā nav, tad ir grūti. Tad, man liekas, ir grūti, un vismaz man tā pieredze. Jā. Super, man liekas, ļoti tāds pozitīva nots. Mēs kā banka, kā finanšu partners, protams, mūsu interesēs un vēlme ir, lai uzņēmumi ir dzīvot spējīgi un lai viņiem šī finanšu veselība būtu tāda, kas ļauj šim uzņēmumam eksistēt ilgstoši. Līdz ar to noslēgumā man jautājumi tādā finanšu veselības segmentā. Vilni, tev noteikti no praktiskā, Aneta, varbūt no tādas teorētiskās puses var vairāk pakomentēt, kā nodrošināt uzņēmumu dzīvot spēju. Dzīvotspēja. Manā izpratnē dzīvotspēja, lai būtu, tas ir vajadzīgs šīs idejas. Idejas, teiksim, ģenerators, attiecīgi, lai varētu gūt jaunu šos ieņēmumus. Ieņēmumu, teiksim, avots, teiksim, dažādot. Tas ir ļoti svarīgi, un lai to varētu darīt, tas jau, kā iepriekš minēju, tam ir jāpatīk, darbiņš jāmīl, un tas ir nākamais. Un beidzamais, manuprāt, bez smaga darba nekas dzīvē veiksmīgi nevar notikt, attīstīties. Vai nu mantot, vai nu paņemt otram nezinot, kā saka, vai nu trešais variants, kas ir mūsu gadījumā un daudzos smagi strādāt. Un tas arī ir šis mūsu stāsts, ka mums tas patīk, mēs smagi strādājam. Un tad beigās, manuprāt, viss izdodas. Gada beigās šī bilance vai peļņas zaudējuma aprēķins ir ar pozitīvu zīmi un ļauj mums attiecīgi lidot tālāk un plašāk un spraust nākamos mērķus. Šis ir tas mans redzējums. Kaut kādās vēl, teiksim, finanšu detaļās iet. Man, protams, caur šo projektu, ko mēs realizējam, nācās naudas plūsmā iedziļināties un vēl, teiksim, šādās lietās, kas ir
neapšaubāmi svarīgi asinsritē uzņēmumi. Tas ir, teiksim, pamats, kā mēs zinām, ja šī naudas plūsma, bet to var iemācīties arī dārznieks skaists. Un, ja viss ir realizēts, viss notika, tad jau laikam viss ir kārtībā. Bet tāpatās es domāju, ka pamatā ir šīs te īpašības, ka tam ir jāpatīk un smags darbs. Viss izdosies. Aneta, kā tu komentētu? Jā, noteikti, jā, paturpinot, jā. Un arī, ja smags darbs, tad arī rezultāti būs, jā, arī tas pozitīvais, jā, ka ja mēs ar atbildību strādājam, jā, un tad, tie rezultāti nāks, jā, un noteikti arī drosmē jābūt, jā, un tā kā uzņēmēja darbība bez drosmes, jā, bez riska uzņemšanās, jā, nav iedomājami, jā, visi veiksmīgi uzņēmēji, jā, kaut kādā brīdī, protams, ka ir riskējuši, jā, kā Vilnis ar stāstīja, liels projekts, ja tas ir, jā, tā kā izaicinājums, jā, bet jābūt šai drosmē, jā, un smags darbs noteikti komplektā, un arī, jā, šī atbildības sajūta par darbiniekiem, tā kā tas noteikti arī, ka tā kā tas uzņēmums tiek veidots kā, varbūt arī kā ģimene, jā, varbūt šis nav labs salīdzinājums, bet, kad jā, tā ģimenes vērtības arī tā kā tiek ienestas uzņēmumā, un ir pat arī, mēs arī zinām uzņēmumus jau, kur ir pat darbinieki ir otrajā paudzē, ja, ka tur ne tikai īpašnieki, bet arī darbinieki ir tik iesaistīti tajā uzņēmumā un jūtas piederīgi, ja, ka šī piederības sajūta arī tā kā palīdz, ja, kad un ģimenes uzņēmumi arī pēc pētījumiem ir slaveni ar to, ka viņiem ir tas ilglaicīgais redzējums un arī darbinieki lojālāki, varbūt ģimenes uzņēmumos arī pētījumi rāda, ka, piemēram, krīzēs mazāk atlaiž, ja, kad, jo, tā kā tur ir šī, un tas pretī tad attiecīgi, ja, nāk šis, ka šie darbinieki ir lojālāki un tā kā apusēji. Var piebilst to, ka, jā, kad par šo teiksim, kadru mainību Onavāna viņa ir bijusi paliela, jāsaka godīgi, birojā taisni, jā, jo te ir tas stāsts par to darba kultūru un par tā mūsu vērtībām un par mūsu efektīvo darbu. Šī neatlaidība, šī iet uz to mērķi, neatkāpties no šī mērķa un neatlaidīgi meklēt tos foršos kolēģis, kas arī spēja redzēt, novērtēt šīs vērtības. Tāpēc vēl vairāk man arī īpaši prieks, ka šeit Klintīs dārzniecībā mums strādā arī ģimene, vīrs un sieva, teiksim, vadītāja ir sieva attiecīgi un vīrs, un viņiem arī manā skaitījumā ir šīs te iezīmes, kas ir manā lindu, kad mums patīk tas darbs, mums patīk augi, puķes, viņi arī kopuši dārus ir un šī izpratne, jā, par to darba kultūru. Un būtībā viņi arī kā tāds feins pārsteigums man bija, kad viņi man saka, Klau, bet Vilni, jūs esat uzbūvējuši tādu skaistu dārzniecību, modernu, jā, un jūs dodat to iespēju, teiksim, cilvēkam šeit strādāt, tā vienkārši dārzniekam. Ļoti daudz to nemaz neredz un nenovērtē un nesaprot. Un viņi bija tie, kas man to teica, ka, hei, Vilni, paldies par to iespēju. Mēs to novērtējam, un mēs darīsim visu, un dara ar visu, lai šeit viss veiksmīgi notiktos. Tā kā, ar šādi gadījumi ļoti pozitīvi ir Onavas dzīvē, ikdienā. Turpinot mazliet par šo finanšu jomu, varbūt var pakomentēt arī no savas privātpersonu puses, kas ir tie finanšu jomas paradumi, kas jums palīdz sasniegt labāko. Un Viļņa gadījumā noteikti biznesā, Anetai varbūt privātā jomā, bet ir varbūt kaut kādi paradumi, kas palīdz šīs finanses kontrolēt. Man grūti ko piebilst tādā ziņā. Ir jau, protams, tas brīdis patreiz, kad tas ģimenes budžets ar šo uzņēmumu budžetu kaut kādā mērā viņš ir līdzīgs, jā, teiksim tā, un teiksim, pakārtos tiem mērķiem, vai tie ir uzņēmuma attīstības mērķi, vai tie ir kaut kādi privātie mērķi. Tāpat tas ir, bet tas, ko es vēlos teikt, kad arī ģimenes uzņēmumos, kad caur šiem komandējumiem pie partneriem, kaut kādā mērā viņi, protams, ir arī, kur bērni mums brauc līdzi. Tas ir komandējums, tas ir ceļojums, bet tas tvērums, un tā dzīves pieredze, ko tas bērns un ko mēs kopā ar viņiem gūstam caur to visu. Ka tā ir milzīga pieredze, kas man
90. gados, protams, nebija tāds iespējas, ka tas ir tagad. Un tu varmāks nevar pārvērtēt, un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti pozitīvs aspekts tam, kad ir šī iespēja tie komandējumi un tādi ceļojumi. Tā, jā. Anete? Jā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti izzīmējis šajos uzņēmumos, kuros ir tā nākamā paudze, ka tiešām redz to pozitīvo, vai ar ceļojumiem, vai ar sporta spēlēm, jo bieži tā varbūt tava paudze, kad redzēja vecākus, viņi tikai strādā, un tad tas uzņēmums arī neasociējas ar kaut ko foršu, jo es neredzu savus vecākus, un tā kā, kas tur foršs, ko man tur pārmantot, tāpēc ir ļoti būtiski, parādīt arī, ka, jā, protams, tas ir smags darbs, bet arī ir kaut kāds, tos darba augļus baudīt, tas arī ir ļoti svarīgi, un tad ir lielāka iespēja, ka viņi turpinās. Par finanšu pratību no manas puses varu tikai piebilst, kad laicīgi uzsākt ieguldīt, tas nekas labāks nav izgudrots, kaut ar mazām summām, jo tas procents uz procentu dara brīnumus, varu no personiskās pieredzes teikt, kaut ar mazām summām ieguldot, tas auga tavā sapņos un guļot, ka šī turība vairojās, ka tas ir ļoti svarīgi, tā kā varbūt pat arī no pašiem pirmajiem darba dienām, tur vispirms atlikt, kaut ko, un tad pārējo tērēt, nevis tērēt, un tad, kas paliek pāri ieguldīt, jo, parasti tad nekas tur pāri arī nepaliek, bet, tā pieiet tai ieguldīšanai laicīgi. Tas no manas puses būtu tas galvenais ieteikums. Šeit izmantošu reklāmas pauzi un klausītājiem pateikšu, ka mums ir arī Private Banking podcasts, kur mani kolēģi gan ar citiem uzņēmējiem, gan ekspertiem runā tieši par investīciju jautājumu. Tā kā, Anete, paldies, ka šo jautājumu pieminēji. Es teikšu paldies Anetei un Vilnim par sarunu. Manuprāt, bija ļoti interesanti, un ņemot vērā tiešām šo fonu un faktus, ka Baltijā, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā tā situācija ir tāda, ka ir ļoti daudz šādu uzņēmumu, kuriem jāpiedzīvo drīz vien šī vai paudžu nomaiņa vai pārdošana tālāk. Mēs ceram, ka šī podkāsta epizode jums būs vērtīga un palīdzēs spērt šos nākamos soļus. Paldies!